Turpmāk reizi nedēļā regulārā rubrika Iemetiens. Kopā ar interesantiem cilvēkiem gatavosim kokteļus Skyline bārā Reval Hotel Latvija. Dzer un skaties hokeju. Juri, stāsti, ko tu mums šodien gatavo? Es jums gatavoju baigi atspēzinošo kokteili. Tas ir tiešām domāts sportistiem, ja? Jo viņš ir bez alkoholis, viņš tāds svaidzinošs ir, ja? Un es tam pasākumam ļoti nopietni gatavoju. Sportistam tas ir tā kā pirms treniņa vai pēc spēles vai jebkurā diennakts laikā? Jebkurā diennakts laikā. Ļoti. Pirms spēles kokteļu sportisti profesionāli nedzer. Pastāst, kas bija tās Dinamo Rīga veiksmes pamatā pirmajā sērijā ar SKA? Mēs bijām stiprāki, nu. Un teiksim tā, kad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka noteikti, kad pretinieks mūs nenovērtēja, ka cik mēs bijām 8. Ja, nu, tas mums nospēlēja loģiski pa labi. Tas tāds stereotips, kurš, teiksim, tādiem visiem profesionāriem ir īpaši tādiem, kā tur Pēterburgā spēlē, ja, tāda augstklases hokejisti, ja. Tas ir stereotips, ka, mēs iziesim pret tādu Rīgu un iemetīsim, ja viņiem tīs 3, mēs iemetīsim 4. Brazīļu variants. Brazīļu variants, jā. Kā tu domā, cik svarīgi bija tas, kad mēs tieši to pirmo spēli paņēmām Pēterburgā? Tas bija, teiksim tā, tas bija pamats tās sērijas uzvarē, ja. Jo, ja mēs būtu pirmo zaudējuši, nu, grūti pateikt, vai mēs to otro būtu vinējuši. Nu, cerams, ka būtu, ja. Bet tomēr, kad tu vinēji, tu esi 1-0 vadībā, ja, un play-offs ir play-offs. Tur katra spēle, tas ir kā fināls. Ne, tas ir ļoti liels no svara, ka mēs vinējam to pirmo spēli. Bet tas, ka pirmo zaudējām mājās, vai tas neiedeva mazliet tādas šaubas kaut kādā ziņā? Nu, nē, es teikšu tā, ka es arī kaut kur domāju, ka mūsie kaut kur salūzīs kaut kur, jā, teiksim tā, kad es tā domāju, ka viņi zaudēs, bet es biju pilnīgi pārliecināts, ka mēs to 4. spēli vinēsim. Stāsti tu savu recepti, kas tev top? Asiņainā mērija. Sportistiem ne pirms, ne pēc spēlēm. Tas ir līdzjutējiem? Jā, līdzjutējiem pirms spēlēm. Pēc tavām domām, kas bija tas veiksmes stāsts pirmajā kārtā ar SKA? Dinamo pret SKA? Es domāju, ka, protams, jāpiekrīt ir arī Jurim, kad, protams, pretinieks mūs drusku nenovērtēja. Bet ļoti liela mūsu komandas takta. Play-off spēlēs tieši komandas kapteinim ir milzīga nozīme. Jo tieši kapteinis ir tas, kurš, teiksim, ceļ to komandu šim te. Piemirstās vēl citronu. Jo kapteinis var, teiksim, viņš ir tuvāk ar spēlētājiem nekā trenēt. Kā Juris teica, kad par to pašpārliecinātību, ja, kad nekādīgi mēs nevaram, nevis mēs, bet šajā gadījumā Sanktpēterburgas komanda, viņi mūs nenovērtē un tā tālāk, ja. Tas ir spēlētāji galvās, ja. Kapteiņa loma kā reiz ir tā, lai viņš tās spēlētāji galvas sakārto. Atklāti sakot, es arī nedomāju, ka mums tur būs kāds izredzes. Es domāju, varbūt vienu spēli mēs varētu tur aizķerties vai kā, bet tāpēc tas ir play-offs, tāpēc ir šī te kārtība, kad spēlē 1. ar 8. un 8. ir viss iespējas, teiksim, sakārtot galvas, savākties kulakā un te ir rezultāts. Nu, abi kokteļi gatavi. Izstāst vēlreiz īsumā, kas tur īsti bija iekšā? Tātad sāls, pipari, tomātu sula, tabasko, mārutki, citronu sula, tomātu sula un degvīns. Galu galā asiņainā mērija. Asiņainā mērija. Tātad mazliet alkohola. Mazliet alkohola. Un Jurim pretī ir sportiskais variants. Man ir apelsīnu sula svaigi spiest, citronu sula svaigi spiest, piparmētra lapiņas un pasjons. Gints, saki, kā garšo? Ļoti atsvaidzinoši. Kā vienu mutīt iedzer, tā uzreiz gribas skriet, tāds enerģijas pieplūdums. Pilnīgi noteikti tas ir sportisti. Kokteils. Juri, garšo tu? Vai. Lielisks.
viņš ir pat piemēros, pat cik šodien mums ir piekdiena, ja? Tad es domāju, ka tieši piekdienai varbūt ne dienas vidū, bet noteikti piekdienas vakaram, ka tas ir izcils dzēriens. Lai skatītos hokeju un baudītu labu spēli kopā ar garšīgu kokteili. Noteikti. Jāatzīmē, ka uz vienu periodu tikai viena tāda glāze. Periodā vairāk kā 2 nevar atļauties, citādi var 3. nesagaidīt. Kā jūs domājat, kādi ir tie trumpi un mīnusi pret MVD? Oļegs Znaroks, Harijs Vītoliņš labi pārzina vismaz pusi mūsu komandas spēlētāju stiprās vājās puses. Nē, nu, tieši tas ir, teiksim, arī pretinieku komandai ļoti liels plus, kad viņi praktiski zina visu mūsu komandu, jā. Mūsējā jau arī, protams, zina MVD, bet nu ne tik labi. Bet tas ir viņiem plus. Mums plus ir, teiksim, tas, ka spēlētāji noteikti gribēs sev atkal apliecināt trenerim un parādīt, ka viņi var tomēr tā un šitā apspēlēt. Viņi centīsies. Vērtēju, ka 50/50, jo abas divas komandas ir bez īpašām zvaigznēm, abas divas ir ļoti disciplinēta aizsardzības hokeja piekritējs. Nu, tā kā 50/50 viss būs atkarīgs no pašatdevs, no koncentrēšanās un no veiksmes. Vai šāda tipa sērijas ir treneru duelis vai laukuma spēlētāju un vārdsargu duelis? Nu, par dueli, teikšu, tas ir arī treneri. Treneriem ir liels no svara, kurš kuru, jā. Nav tā, ka, piemēram, viņi stāv aiz borta un neko nedomā. Tas ir arī treneru duelis, tieši tā. Cik komanda paļaujās uz to, kad Edgars ir nost un tagad ir Pruseks? Vai tas ir tā kā nāk pa labu, vai tas mazliet tomēr tā kā dara piesardzīgākus spēlētājus? Bet viņš tajās spēlēs Pruseks parādīja, ka viņš arī ir glābējs, kad viņš nav sliktāks par Edgaru, un es domāju, ka pagaidām tāds vārdsarga arguments tāds nevarētu būt. Ka tas, ka Edgars pašlaik nav, tas varbūt, es domāju, nav mīnus. Iepriekšējā sērijā pret SKA Dinamo treneri teica, ka viņi ļoti cītīgi mēģināja likt maiņu pret maiņu. Viņu pirmai maiņai pretī mūsu sprukta maiņu, viņu ātrajai maiņai pretī mūsu Karijas maiņu. Šī sērijā arī tāda tipa taktika varētu būt izvēlēta. Nu, kāpēc ne? Jo katrs treneris analizē pretinieku, jā, katrs pretinieks ir savādāks, un es pieļauju, ka Šuplers ir savu taktiku uz šito, teiksim, tādu mini-turnīru arī izvēlējis. No jūs kā hokeja speciālistu viedokļa, kāds sērijas gaidāmais rezultāts? Nu, gribētos, lai viņš būtu 4-2 mūsu labā. Juri? Nu, loģiski, gribētos, lai mūsējie vinnē, lai mēs vinnējam, jā. Es ceru uz to, ceru, ka tas scenārijs būs tāds pats, kāds bija ar Sanktpēterburgas komandu. Paldies, kungi, garšojam kokteļus un baudam Rīgas Dinamo un MVD dueli. Labs, Johai!